Pazust Latgalē. Sauc Gust, tas ir Kaspars Aleksis, mans kolēģis. Principā, jā, mēs esam filmas vaininieki, jo Pazust Latgalē filmu, dokumentālā piedzīvojuma filmu. Kā tas sākās arī pavisam necili pie dzērienu glāzes vecpilsētā, un tā visa ideja atvesinājās tik tālu, kad mēs aizbraucām ceļojumā, uztaisījām filmu, ar filmu apraugājām visu Latviju un galu galā vēl vinējām Lielo Kristapu un, jā, pateicoties Raitim, esam tagad šeit pie jums. Jā, daudz prasa, kā jūs uztaisījāt filmu, nu, darījām vienkārši un īsti pat neko neplānojot. Likām kopā visu to stāstu, kā mums likās pareizi. Un laikam tā ir, ka dara to, kā tu gribi, nepamatojoties uz kaut kādiem, kā rakstīt grāmatās, vai kā teica kaut kāds onkuls vai tanti. Tā laikam ir tāds rezultāts. Kaut ko vēl kas var? Jā. Mēs esam par skateparkiem, par aktīvu dzīvesveidu, par ātrumu matos un satraukumu sirdī. Tātad, baldies šo filmu, tur ir viss par to, ko mēs tikko pieminējām. Esat dzīvi, laimīgi, dariet kaut ko, kas jums patīk, un jā, nebaidieties sasasties, ceļaties augšā un mēģiniet vēlreiz. Vai ne? Gust? Vai jūs redzēsiet, kā viņš asiņo, un pēc tam ceļās augšā un viņš tāpat sanāk. Tā kā pēc kādas sliktas atzīmes vienmēr sakos kāda labā dzīve. Sveiki, draugi! Uzmet, par ko mēs balsosim. Sveiki jau! Mēs balsosim par Sniega sievu. Balso! Jums arī jābalso. Tagad! Grūtāks jautājums. Jā, varbūt arī smieklīgs. Varētu tā būt. Okay. Cik pasniedzējs ir sociālo zinātņu fakultāte? Piedāvāju variants. A 15, B 58 vai C 70. Sniega sieva. 58. Jā! Wow! Varianti bija tādi. 15, 58 vai 70. Pīsniņš, trešais saraksts, vai ne? Par trešo neaizmirstam. Yeah!